Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļie draugi, sveicini manā kanālā Jēkaba Kāpnes. Es esmu katoļu priesteris Jēkabs Rodions Doļa, kas mani nepazīst, tiem stādos priekšā. Es esmu Ludzas draudzes prāvests jau gandrīz 6 gadus, bet jau gandrīz 8 gadus es arī studēju Romā un jau drīz ceru arī noslēgt savas studijas ar doktora disertācijas aizstāvēšanu. Un tiem, kas varbūt vispār nezina neko par teoloģijas studijām, varu teikt, kā teoloģija katoļu universitātēs augstākās studijās, proti pēc bakalaura augstāka līmeņa studijās sadalās apakšnozerēs. Jā, ir piemēram morāla teoloģija, kas par tikumiem, par to, kā mums jādzīvo, jā, kādas ir cilvēku attiecības ar Dievu savā starpā, sabiedrība. Ir dogmatiska teoloģija, ja, kas saka, kam ir jātic, ja, kāda ir tātad ticības mantojuma pareiza izpratne, ja, kam ir jātic, lai būtu pestītiem, ja, kādas ir ticības patiesības, ja, un morāla teoloģija tātad dogmatiku saslēdz, ja, dzīve, kā tad, ja tu tā tic, tā tu arī dzīvo. Ir, piemēram, fundamentāla teoloģija, ja, fundamenti, kas ir proti valoda, kāda mēs runājam, ja, kurā mēs izsakamies par teoloģijas patiesībām, un valoda izmanto filosofijas valoda, ja, filozofija domā, attīsta dažādus jēdzienus, pasaules uztveri, un viņu arī domas tiek ņemtas vērā, un tātad kā tas var arī kalpot teoloģija, ja. Un tomēr tā visai jāsaka, ka visas teoloģijas sirds ir svētie raksti, ja, un svētajiem rakstiem to padziļinātām studijām ir atsevišķa nozare, ja. Tā apakšnozare ir eksegēze, jeb svēto rakstu pētniecība, kura arī izdala vēl vienu tādu apakšnozari, kas ir Bībeles teoloģija. Ja? Varētu teikt, tā sadala ir eksegēti, kas tieši pētī senos rakstus, manuskriptus, kas meklē tieši, kas tur oriģināli tekstī ir rakstīts, ja? Un kas arī pētā visus arī ārpus Bībeles tekstus, babiloniešu, plāksnīšu tekstus, ja? Kas tur ir rakstīts, ja? Ar irbuli, tātad, kas tur ir iespiests tajā māla plāksnīte, kas ir papīrusos rakstīts, kas ir rakstīts bijis visa tajā Bībeles areālā, ja, ārpus Bībeles tekstos, un tātad velk paralēles un tā tālāk. Ja. Un ir Bībeles teoloģija, kas nodarbojas pārsvarā ar Bībeles kanonu un to tulko, ja, tieši redzot Bībeli kā vienu lielu kopumu un arī redzot katras grāmatas Bībele savu teoloģisko domu, ja, un tātad tā sadala to Bībeles pētniecību arī tādas divas apakšnodaļas. Ja. Es esmu tajā otrajā Bībeles teoloģijas nozarē. Un, draugiem, kāpēc es stāstu par šīm studijām un kam būs šīs video veltīts? Tam, ka mums latviešu Bībeles izdevumu plauktiņā ir tagad vieta jaunam latviešu Bībeles izdevumam. Ja? Šeit man ir tieši kā katolim izdevums ar Deitera kanoniskām grāmatām. Un kāpēc šis video atkal? Tāpēc, ka šis izdevums, par kuru bija liels prieks, kuram pērn notika atvēršanas svētki, tagad tik uzbrukts. Nepamatoti, manuprāt, un visai banalizējot paveikto darbu un arī spriežot par šo tekstu visai nekorekti. Bet kāpēc es par to tagad sāku runāt? Ne tikai tāpēc, ka es saprotu, ja, atšķirības starp vienu un otru tekstu, ja, es te negribu lielīties, bet es varu tikai pateikt, ka pie šī izdevuma arī es strādāju. Un vēl, kad studēju licenciātas grāda iegūšanai, proti, kad tieši biju padziļināti urbies cauri grieķu senebru valodu gramatikām, sintakses, jo sevišķi sintakse ir sarežģīta valodas apguvē lingvistikas nozare, ja, valodniecības nozare, kas tieši saka, kāpēc teikums ir uzbūvēts tā vai savādāk. Tad, kad pētīju arī senos manuskriptus, tās augta teksta kritika, tad man tika piedāvāts, es biju uzaicināts revīzijas komisijā. Un kas ir tā revīzijas komisija? Tātad
12. gadā tika izdota jaunā latviešu bībele. Jaunais šis tulkojums bija liels sasniegums. Jā, vairāku gadu garumā no jauna tika tulkota bībele, izmantojot tos pašus pēdējos tekstus, oriģināla valoda, kādi bija izstrādāti pasaules līmeņa eksegētu skolās. Jā. Un jūs teiksiet, kāpēc vispār vajadzīgs bija šis tulkojums? Ja? Jo mums taču ir 65. gada revidētais tulkojums. Un es domāju, visi, kas Latvijā meklējuši bībeli, es domāju, tieši bija saskarušies ar šo tekstu. Varbūt vēl ir tie cilvēki, kas lasa vēl glika tulkojumus vecā drukā. Bet tādu ir mazums. Un 65. gada revidētais teksts, proti teksts, kas ieņem nozīmīgu vietu, ja bībeles lasītāja lokā, kā tas tulkojums, kas varētu teikt, kas ir ierakstīts vairāku cilvēku atmiņā, sirdīs, ja, kas tiek citēts arī pārsvarā. Lūk, tas bija novecojis, ja, jo tur bija jau novecojusi valoda, ja. Bija vārdformas, ja, teikuma uzbūves, kas vairs nebija izmantotas, ja, mūsdienu valodā. Ja. Un lūk, ir tāda, lūk, te ir pirmais slasts, ja, ka mums varētu šķist, ka, ja Bībele runā senātnīgā valoda, ka tā ir, ja. Bet tā nebūtu nav oriģināla teksta. Oriģināla teksta ir izmantota varbūt normāla valoda, kāda runāja tobrīd, ja, kad šis teksts ir tapis. Un tāpēc ir nepieciešams ik pēc laika tulkojumus atsvaidzināt, ja, tulkojumus pārskatīt. Un vēl arī, protams, arī vēl viens nozīmīgs fakts, kas bija par pamatu tam glika tulkojumam un tālāk arī, kas arī beigās ir pēc visam glika redakcijām, arī kas līdz mums ir nonācis 65. gada tekstā. Proti teksts, kuram bija savas nepilnības, jo tad, kad tas oriģināla teksts bija pieejams tiem 16. 17. gadsimta tulkojumtājiem, tas teksts, tā teksta autori nezināja par seniem manuskriptiem. Un tātad, kad Latvija atguva savu neatkarību, kad bija iespējams arī dibināt un uzsākt darbību Latvijas Bībeles biedrībai, tad arī tika rasts finansējums jaunā latviešu Bībeles tulkojuma veidošanai. Un tas bija izdots 2012. gadā. Es tobrīd studēju seminārē, es atceros, par to daudz runāja, daudzi jūsmoja, daudzi bija sašutuši par to, kā tur kāds vārds ir pārtulkots. Tas bija mēģinājums, ja? Mēģinājums izteikt mūsdienu valodā, ja? Mūsdienu cilvēkam, to, kas tur ir pateikts. Ja? Bez mēģinājumiem pārlieku apgrūtināt tekstu ar kaut kādu arhaisku valodas formu, kas varbūt varētu tieši radīt tādu kā, ziniet, noslēpuma aureolu, ja? Kas varētu varbūt arī radīt tādu bijību pret tekstu, bet kas tur nav, ja? Kas oriģināla teksta ir pateikts normāla valoda, ja? Un te lūk ir tas cilvēku tapšanas noslēpums, ja? Jēzus kļuvis cilvēks un runā ar mums normālajiem vārdiem, ja? Nevis kaut kādiem patētiski tādiem augstiem vārdiem, ja? Kas lūk piederētu kaut kādam varbūt karaļa galmam vai kādam protokolam. Draugi, kad tas 12. gada tulkojums bija izdots, uzreiz tā lasītāji sāka domāt līdzi, ja? Kāpēc viena vieta ir pārtulkota tā, jo mēs zinām, kā bija agrāk pārtulkots. Ja? Sāka salīdzināt. Sāka arī jautāt, vai nevarētu varbūt šeit tā kādu varbūt izmaiņu ieviest. Ja? Un lūk, uzreiz sākās revīzijas darbs. Proti, visi piedāvājumi, mācītāju sevišķi, kas strādā ar vārdu, ja, kas prediķo, kas sēž naktīm pie Bībeles, lasa šo tekstu, piezīmes tika vāktas un ņemtas vērā, un vēl bija redaktori, kas arī caurskatīja tekstu. Un kas caurskatīja vecās derības tekstu, kas caurskatīja jaunās derības tekstu, un kā izskaties šīs revīzijas komisijas darbs. Ja, es ielēcu šai vilcienā kaut kur ap 2018. gadu,
Un tātad gandrīz 5 gadu garumā notika darbs šajā komisijā. Jā. Sākumā biju abās tātad vecās un jaunās derības komisijas, un tad, tāpēc, ka pats arī pārslēdzos uz jaunās derības pētniecību, arī turpināju jaunās derības revīzijas komisijas darbu. Kā tas notika? Bija vairāki teologi, jā. Es tagad neuzdrošinos visus minēt, jā. Baidos kādu nepieminēt, jā. Bet tie bija cilvēki, kas dzīvo ar Dieva vārdu, kas to pazīst, kas ar to lūdzas, bet kuriem arī ir instrumenti šī vārda skaidrošana, jā, un analīze, proti, kas pazīst senvalodas, kas arī strādā ar vairākiem tulkojumiem, kādi ir pieejami mums, jā, citās pasaules izplatītākajās valodās, un šis darbs arī ņēma vērā to, kas mums ir latviešu tulkojumu tradīcija, ja? Kas bija arī ļoti svarīgi. Proti, bija gan Glika teksts, bija arī Strelēvica katoļu tulkojums, ja? Kas nav no oriģināli no grieķu valodas, ja? Kas ir veikts no vulgātas, bet kas ir ļoti veiksmīgs, kura bieži ir ļoti skaisti arī izteiksmes veidi. Ja? Strelēvica kaut gan strādājas ļoti, ļoti sen. Viņa teksts lasītājiem šķiet ļoti mūsdienīgs. Ja? Un tad arī bija daudziem datoros arī citi teksti. Ja? Es arī varu arī piepalīdzēt, skatoties, kā ir itāļu tulkojumus, piemēram, kā ir franču tulkojumus, spāņu tulkojumus. Ja? Tiem, kam bija vācu tulkojumi, tie uzreiz skatījās. Un mēs strādājam, lūk, vispirms pie tiem pantiem, kas bija apkopoti ļoti rūpīgi veidotajās Excel tabulās, pie tiem pantiem, ko atrada paši redaktori un kurus arī iesūtīja Bībeles lasītāji, ja, pārskatīšanai. Proti, te es gribu pateikt, ka revidētais teksts tātad ir teksts, kas ir vēlreiz pārskatīts, ja? Kas ir vēlreiz, varētu teikt, tā kā sijāts, ja? Un kuram vēlreiz veltīja uzmanību pētniekiem. Un šeit es tagad gribu pateikt, kāpēc top šīs video. Ne tikai tāpēc, ka es gribu jums pastāstīt, ka, lūk, kādreiz šis darbs ir noticis un gribu jums noreklamēt šo izdevumu. Nē. Gadu es priecājos par to, jā, gaidīju, kad būs arī izdots šis izdevums ar deuterokanoniskām grāmatām, kas mums katoļiem ir svarīgas, un kas būs ļoti skaisti arī ievietotas starp veco un jauno derību, tātad vecas derības beigās, bet kā man nācas uzzināt, ka šis tulkojums tiek kritizēts. Un es nebūtu par to uzzinājis, ja man neuzrakstītu viena katoļticīga dāma, jā. Un šī sieviete man raksta, ka viņa raud, ka viņa ir neizpratne, ka viņa ir sašutusi, un viņa saka, es klausījos Latvijas kristīgo radio. Es nezinu, kas tur notiek, ja? Es neklausos šo radiostāciju, jo es zinu, ka to vada cilvēki ļoti negatīvi noskaņoti pret katoļu baznīcu, ja? Un kā tur arī izsmēja Aglonas svētkus, ja? Kā katoļus tur zākā, tas ir nepatīkami, ja? Zināt, ka mēs katoļi tiekam izsmieti no mūsu brāļiem kristiešiem, ja? Un tāpēc šo radio nekad neklausījos, ja? Jo zināju, ka arī priesteri, kuri kādreiz tur bija uzaicināti, raidījumos bija pazemoti, bija arī kritizēti par to, kam viņi tic, ja? Tad, manuprāt, tā nedrīkst būt, ja? Tā nedrīkst būt, un tas sej tādu naidu starp kristiešiem, ja? Un man šī sieviete uzrakstīja, ka, lūk, ir kaut kādi raidījumi, un pēc šīs sievietes sašutuma pilnas ziņas es sāku meklēt, kur ir tas raidījums, kurā tiek pelns šis jaunākais tulkojums. Bija domājis, ka varbūt runa ir par kaut kādiem kritiskām kļūdām tekstā. Biju arī iedomājies, zinot par lielu neiecietību pret katoļiem Latvijas kristīgā radio, es biju domājis, ka varbūt tur kaut kas ir pārāk katolisks priekš viņiem.
atradu šo raidījumu, un es tikai to pieminēšu, bet, draugi, ja jūs domājat, ka es to komentēšu, es to nekomentēju, tiešu, jā. Jo tas bija raidījums nevis par tekstu, nevis par tulkojuma kvalitāti, bet par cilvēku privāto dzīvi. Un kāpēc es tā nošķiru? Jo es 5 gadu garumā strādāju ar šiem cilvēkiem kopā vienā komandā, un es to nezināju. Bet pēkšņi tas tiek cilāts raidījumā un spriest par to un arī izteikt viedokli par to. Es uzskatu par nevajadzīgu, spriežot par Bībeles tulkojuma kvalitāti. Un man jāsaka, ka arī es neuzskatu arī to par cilvēka cieņu atbilstošu, ka par to būtu jārunā vispār. Un tas ir necienīgi. Un tāpēc, ja jūs domājat, ka es šai video runāšu par to, es nerunāšu par to. Un tagad šī tēma ir jāslēdz iet. Un tādēļ es sāku skatīties tālāk šos raidījumus, kas regulāri bija iznākuši Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un, protams, man gribētos sākt tos rādīt, likt uz pauzi, komentēt, bet es gribu pateikt, ka es pamanīju kādu tendenci. Un šī tendence ir visai neglīta, kas ir manipulācija ar cilvēku sirdsapziņām. Kāpēc es tā to apzīmēju? Tāpēc, ka es pamanīju, ka šī manipulācija iedēvē tulkotājiem un tiem, kas arī strādājuši pie revīzijas teksta, kādu nodomu, kāds viņam nebūtu nav bijis. Un tā, manuprāt, ir nepatiesa liecība pret tuvāko, jo tiek piedēvēts tas, ka it kā tie būtu kādi liberālie teologi, kas grib atšķaidīt tekstu, un kas grib to padarīt tādu lenganu, varbūt ne tik prasīgu, ne tik kritisku, un kas grib padarīt to vieglāku. Jā. Tātad, kad tiek pateikts, ka ir mēģināts izteikties mūsdienu valoda, tad uzreiz tiek spriest par to, ka jā, bet mūsdienas ir sekularizācija, mūsdienās ir liberālisms, ir kreisās ideoloģijas, un tāpēc mēģinājums izteikties mūsdienu valoda noteikti ir liberālisma iedvesmots. Tā ir nepatiesība. Bet lūk, šīs tāds rāmītis, kurā viss tiek spriests, ir manāms šais diskusijās. Un otrā manipulācija, kuru es pamanīju, es uzskatu, ka tā ir nozīmīgu faktu noklusēšana. Proti, tiek runāts par Bībeles tulkojumu, tā it kā tīšu prāta tas tika bojāts, ja? Ka it kā tie tulkotāji paņēma un to tekstu sagrozīja. Ja? Viens no raidījumiem bija par iztrukstošiem pantiem. Un te ir jāsaka, ka tā var iestāstīt cilvēkiem, kuri nezin neko par oriģinālo tekstu. Bet runā teologs, kas gadu desmitiem ir ticies ar citiem teologiem, un kas zina, kāpēc ir viens teksts un kāpēc ir cits teksts, kāpēc vieni panti ir un kāpēc citi panti nav, vai pat pantu grupas vai seli paragrāfi. Bet šīs teologiem zināms fakts tiek noklusēts, un dažu pantu trūkums tiek pasniegts kā tīšu prāti izdarīts teksta bojājums, ja? Kas tekstu padara nepareizu, ja? Kas to padara, kā raidījuma vadītājs ir izdarījis melnā maisā liekamu, ja? Izmetamu, noliedzamu. Un te es gribētu tagad paskaidrot, ja? Par
to, kāpēc tātad ir dažās vietās iztrukstošie panti, jā. Jo raidījuma vadītājs nemin, ka mūsdienās visās, man jāsaka, visās, kurās es interesējos eksegētu skolās, teoloģijas fakultātēs, akadēmijās, institūtos, jaunās derības pamatteksts ir Nesle Aland kritiskais izdevums, jau 28. Un tas ir kritiskais izdevums, kuram ir vairākas zemesvitras piezīmes. Un netiek pateikts, ka patiesībā mums nav oriģināla Bībeles teksta. Mums ir vairāki manuskripti, vairāki senāki kodeksi, kas tika pārrakstīti, kas arī tajos senajos laikos, iepriekšējos gadsimtos arī tika laboti, un mums ir vairāku tekstu kopums, kurus pētnieki salika kopā. Un ļoti būtisks fakts, kad mēs runājam par tiem iztrukstošiem pantiem, tur kaut kas arī bija saskaitījis un pārbaudījis, ka lūk, šai jaunajā tulkojuma iztrūks tur teju 200 panti. Netiek pateikts būtiskākais, ja? Kas, es uzskatu, ir zināms tiem, kas par to runā. Bet viņi to noklusē, kā jau sākot ar Glika tulkojumu, protestantu tradīcijā no 16. gadsimta izmanto tā sauktu tekstus receptus, proti Rotterdamas Erasma veidotu tekstu. Un šis teksts bija veidots no tiem grieķu manuskriptiem, kas bija pieejami Erasmam. Pārsvarā tie ir tā saukti Bizantijas tradīcijas teksti, kodeksi. Dažas vietas Erasmam nebija pieejamas, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatā. Ir viens paragrafs, kuram Erasms nav atradis grieķu tekstu. Un viņš paņēma tad vulgātu latiņu tulkojumu, jā, ko veidoja svētais Hieronīms Betlemē, un viņš no latiņu valodas, tātad no latiņu tulkojuma, to atkal, varētu teikt, atgrieķoja, jā, pārtulkoja grieķu valodu, kā viņš pats izprata, kā vajadzētu būt tam tulkojumam, jā. Tātad, lūk, šīs Erasma veidotais teksts kļūst par pamatu daudziem protestantu tulkojumiem. Jā, tas tika ņemts kā oriģinālais teksts. Mēs runājam par 16. gadsimtu. Un vēlāk tika atraksti simti, tūkstoši, nebaidīšos teikt, arī kā miljoni jaunu tekstu, senu tekstu, manuskripti uz pergamēna, papirusi, kas ir varbūt tikpat maziņi kā, lūk, 2 eiro monēta, jā, bet kur ir pierakstīti, jā, Jāņa evaņģēlijā, piemēram, fragmenti. Un mums līdz šim nav izdevies atrast tā sauktu autogrāfu, proti pašu oriģinālo tekstu, piemēram, ko rakstītīs būtu pats evaņģēlists. Un mūsdienu izpratne par teksta tapšanu ir izpratne, kā teksts ir tapis periodos, jā, piemēram, par Jāņa evaņģēliju, kur es pētu. Tāds konsensus ir, ka tas tapis 3 periodos, jā, kad ir Jānis, kad ir viņa kopiena, kas pieraksta viņa atziņas, jā, kas apkopo, un tad ir vēl 3. posms, jā, tāda beigu tāds apkopojums, jā. Jānis raksta prologu, piemēram, jā, Jāņa evaņģēlijas sākums, bet tas patiesībā rakstīts jau pašās beigās, jā, tā uzskata pētnieki, jā, kā visa evaņģēlija apkopojums, jā. Un lūk, mums nav šo oriģinālo tekstu, jā. Mums ir jau nākamie pārrakstītie teksti, un kad šie teksti tiek pētīti, salīdzināti, tad, jā, 1 gadsimta var pietrūkt, jā, kāda panta vai panta daļas. Agrāk nebija pantu, agrāk nebija sadalījuma pa nodaļām, jā. Dieva vārds, kāpēc bija pārrakstīts? Lai to izmantotu vispirms liturgijā, katehēze, lai to proklamētu draudzē, jā, lai tas arī veicinātu ticības izpratni, jā, lai tas būtu proklamēts, lai kļūtu miesa pēc tam maizes laušana, euharistijas svinēšana.
Un lūk, Bībeles pētnieki, kas ir pētījuši šos senus manuskriptus, ir sapratuši, kā atrast to senāko tekstu, pētot šos tūkstošus dažādu manuskriptu, dažādu papīrus. Un viņi saprata to, kā sarežģītākais teksts ir tas senākais. Jo tad, kad pārrakstīja, es rakstu, es nesaprotu, laikam te kaut kāda kļūda, man ir jāizlabo tas, Tad es pārrakstu pareizāk, izlaboju kļūdu. Bet tā nebija kļūda. Pārrakstītais nesaprata to, ko pārrakstīja. Un tātad sarežģītākais teksts, sarežģītākais lasījums, mēs sakam, tas ir tas pareizes, jo tas ir tas nelabotais. Un vēl viens princips, tā sauktā teksta kritikas zinātne, ka īsākais teksts ir tas senākais. Jo pārrakstītājiem bija tendence pārrakstot, kad viņam šķita, ka šeit laikam kaut ko tas iepriekšējais pārrakstītājs ir aizmirsis un pierakstīja, piemēram, cita evaņģēlija. Un te raidījumā, kad salīdzina šos iztrukstošus pantus, tas vispār netiek pieminēts. Šie teksta kritikas pamat elementi netiek pieminēti. Un es tikai parādīšu vienu fragmentu no tāda raidījuma. Bet es 51 gadu esmu lasījis visu laiku šādi. 10. pāns. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenonicinājat, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Un tad, jo cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Un pēc tam ir, kā jums šķiet, ja kādam cilvēkam ir 100 savi. Kā jūs redzat šeit, 11. panta vispār nav. Viņš tā kā tomēr ir. Un šeit es jums parādu, tie, kas lasat datorā, kādā Bībeles programmatūrā. Draugi. Jūs redzējāt tikko, kā tika salīdzināts 65. gada teksts, kur ir šis 11. pants, jo cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Un uzreiz varētu šķist, ka vai tagad teksts ir zaudējis šo ārkārtīgi nozīmīgu pantu. Daudzi to no galvas ir iemācījušies, cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Un mēs redzam, ka jaunajā tulkojumā tā nav. Un šeit netiek pateikts pats būtiskākais, kas vies cauri visiem šiem salīdzinājumiem. Un šeit apakšā arī ir saite uz vienu blogu, kur kaut kas, te ir Werners Steinbergs blogs, un te ir tāds pētījums, kur salīdzina, sagrozītie, iztrukstošie panti, un rakstīts, ka tika salīdzināts ar King James, tātad ar to angļu tekstu, kas bija veikts 16. pēc tam 17. gadsimta, un pēc tam tika pārizdots, bet kas ir protestantu teksts balstīts tajā Erasma tekstā. Un netiek pateikts pats būtiskākais. Kāpēc tā jaunajā tulkojumā tātad ir šie iztrukstošie panti? Jo, kā es minēju, bija atrasti, jo sevišķi 19. gadsimta, kad attīstījās arheoloģija, kad atrada senas pilsētas, atrada tuvojos austrumos kristietības šūpuli, tur atrada senās pārrakstītāju skolas, kur pārrakstīja arī papirusa vai uz pergamēnām rokrakstā, pārrakstīja Bībeles grāmatas, evaņģēlijus, un izmantojot visu šo milzīgo seno tekstu liecinieku, mēs sakam, kopumu, tika radīti kritiskie izdevumi. Un kas netiek pateikts, es tā visu laiku mēģinu pateikt, netiek pateikts, ka apvienotas Bībeles biedrības, jeb United Bible Societies, kas ir vispasaules organizācija, vislielāka, vissvarīgāka, visnozīmīgāka, kas
visu ziedot tam, lai Dieva vārds būtu tulkots, lai būtu atjaunoti tulkojumi, kas arī palīdz mūsu Latvijas Bībeles biedrībai, iesaka un savas vadlīnijas nosaka, ka jāizmanto šis pamat grieķu teksts Nestle Aland. Man ir 27. šeit izdevums, jau ir 28. un Nestle Aland teksts ir teksts, šeit man ir kā jau katoļu, šeit ir kopā ar latīņu arī teksts Nova Vulgāta, proti šeit ir vienā puse ir latīņu man, un šeit ir grieķu teksts, jā. Un kas ir pats svarīgākais, tas ir šī izdevuma kritiskais aparāts, ja jūs redzat, jā. Un lūk, šis kritiskais aparāts, tas ir pats svarīgākais, kas ir vajadzīgs mums pētniekiem. Un lūk, apvienotas Bībeles biedrības saka, ka tieši šis teksts, kas, ir kritiski izvērtējis senos manuskriptus, un kas ir eklektisks, kas ir paņēmis no dažādiem seniem manuskriptiem to, ko ārkārtīgi kompetenti pētnieki ir uzskatījuši par to senāko teksta liecinieku un apkopojuši šai izdevumā. Un, jūs šeit varat redzēt pie grieķu teksta, šeit ir latīņu, tad lūk tas kritiskais aparāts. Daudz sīku mazu burtiņu, un tie mazie sīkie burtiņi ir apzīmējumi seniem kodeksiem, seniem izdevumiem. Un man ir šeit ir elektroniskā versija, kas ir daudz parocīgākā. Un mēs atveram lūk šo Mateja 18:10, kur mēs redzam, šeit arī iztrūkst tas 11. pāns, bet šeit mēs redzam, lūk, ir tāda zīmīte, kas mūs aizved uz kritisko aparātu. Tad šeit ir kavas dažādas, ja kaut kur artikula, kaut kāda manuskripta trūks, piemēram, un šeit ir, lūk, beidzas 10. pāns, tāpēc, kā viņu visu, tātad viņi skatās mana tēva, kas ir debesis vaigu, uranojas vaigu, un tad ir, lūk, šī zīmīte, kas aizved, saka mums, ka tur vēl ir vesels, tātad vēl ir apakšsvītras piezīme, par to 11. pāntu. Un te, lūk, ļoti interesanta informācija ir iekļautā. Un tā ir vērā ņēmama, ka, lūk, šeit ir rakstīts, ka tas 11. pāns vispirms ir tieši citāts no Lūkasa 19:10. Un te ir tas pieminēts, bet tas netiek pateikts, ka šeit, lūk, arī jaunie Bībeles izdevuma, tas ir pateicis. Jūs redzat, ka tas ir Lūkasa 19:10, un tas ir tās citāts. Un tas ir tās piemērs tieši tam, ka tas senais pārrakstītājs uzskatīja par vajadzīgu nocitēt no Lūkasa, ielikt iespraust šo Lūkasam oriģinālo tekstu, iespraust viņu Matejā, Un tāpēc pētnieki, redzot, ka senākajos manuskriptos iztrūkst šīs Lūkasa citāts ielikts Matejā, viņi nolēma, ka tā ir jāatsakas. Un te pat patiesībā, ja vēl iedziļinātos, mēs redzam, ka šeit jau rakstīts vienkārši, ka Lūkas 19:10, un tas ir saistīts ar dažiem manuskriptiem, bet patiesībā ir daudz sarežģītāks šis jautājums, jo, piemēram, šeit ir rakstīts, ka jo ir nācis cilvēka dēls, un tad ir rakstīts, ka vienos citos manuskriptos 13. gadsimtā rakstīts meklēt. Ir atnācis, lai meklētu, tad ir Parīze glabās manuskripts 19. gadsimtā, lai meklētu un lai pēstītu, un te ir vairāk austrumu Bizantijas tradīcijas teksta liecinieki. Tātad, lūk, tas netiek pieminēts, ka šie teksti, kas mums ir atrodami jaunākā latviešu Bībeles tulkojuma, izmanto saskaņā ar apvienotu Bībeles biedrību vadlīnijām šo zinātniski izstrādāto izdevumu. Tas netiek pateikts. Bet mums, klausītājiem, tiek dotas insinuācijas, ka tulkotāji, izdevēji sagroza tekstu. Tulkotāji tieši meklē uzticību tekstam. Tulkotāji tieši meklē
iespēja dot mums tekstu, kurā necenšamies ielikt mūsu jau tādus konstruktus. Ja? Es vēl gribu parādīt vienu piemēru no kāda cita raidījuma, kur tika uzaicināts arī viesis. Šeit ir vieta no Romiešu vēstules 8.1. Glika 8. revīzijā mēs lasām. Tad nu nav nekādas pazudināšanas tiem, kas ir iekš Kristus Jēzus, kas nestaigā pēc miesas, bet pēc gara. Nu, katrs, kas ar Romiešu vēstuli ir ļoti labi pazīstams, es domāju, ka katrs kristietis viņš zina, ka šis ir kaut kas nezināms, kaut kas tāds, kas neparādās mūsu modernajos tulkojumos. Un redz, kur ir revidētajā tulkojumā, tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas. Punkts. Viss. Jā, es teicu atvēru, un tieši tā ir pirmais. Punkts nav. Viņa draugi, atversim Romiešiem 8.1, jā, arī kā tiek citēti šie panti, arī tas ir atsevišķs jautājums, proti rakstīts tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas, komats, jā, un tālāk turpinās. 2. pants, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma, jā. Tad lūk ir šis pants, tad punkts nav, ir turpinājums, jā. Bet iztrūks, lūk, atkal šīs iespraudums, par kuru mēs šeit dzirdējam sašutumu diviem raidījuma vadītājiem, jo nav lūk šī panta daļas tiem, kas iekš Kristus Jēzus, kas nesteiga pēc miesas, bet pēc gara, kas nesteiga pēc miesas, bet pēc gara. Paskatīsimies atkal kritiskā izdevumā, lai mēs saprastu, par ko tātad ir runa Romiešiem 8.1, jā, jo tas arī ir saistīts ar šo kritisko izdevumu. Tiešām paskatīties. 8. pants, jā, bet ir, lūk, šī piezīme, jā. Iespraudums, jā, kas ved mūs uz kritisko aparātu, kuru, lūk, arī ir pieminēts, jā, tātad nav tiesas tiem, kas ir Kristu Jēzu, tiem, kas ir Kristu Jēzu, jā. Un ir iespraudums, jā, tātad kas nedzīvo kas nestaigā, jā, saskaņā mīka tās ar kāperi patūsin, jā, kas nestaigā saskaņā ar miesu. Un vēl citos manuskriptos, jā, vēl citos kodeksos, vēl ir pieminēts, jā, vēl viens, jā, tāds vārdu kopums, bet saskaņā ar garu. Tātad ne visur ir, jā, kas kā šeit tiek, it kā pasniegts, ka jā, tad, lūk, ir, kas nesteiga pēc miesas, bet pēc gara. Tur senos manuskriptos atšķiras. Tātad turpinām skatīties teksta kritisko aparātu, nedaudz palielināšu, lai ir vieglāk redzēt to tekstu, kas tur ir rakstīts. Jā, tātad, ko nozīmē burts A? Tātad, kuri tie pirmie teksta liecinieki, kas ietvēra šo pirmo daļu, jo kas nesteiga saskaņā ar miesu, jā? Tātad, A ir Codex Alexandrinus, jā, kas ir 5. gadsimta teksts, jā. Un arī ir vēl 6. gadsimta liecinieks Codex Claromontanus, kas tos satur. Arī vulgāta izmanto tikai šo daļu, kas nesteiga saskaņā ar miesu, jā, tad ir siriešu pešīta tulkojums, un to otro daļu, jā, tad bet saskaņā ar garu, izmanto jau citi teksta liecinieki, jā, un tas burtiņš ebreju alfabēta pirmais burts alef, jā, ar piezīmi 2, nozīmē, jā, kā vēlākais Sinais kodeksta teksts, jā, nedaudz palabots, jā, un tad var redzēt, ka to ielika tekstē, un tad vēl citi, jā, tur arī citi armēņu tulkojumi, vēl siriešu cita tradīcija, jā, un tur tie burti KLP, tie ir vēlinie grieķu arī kodeksi, kas ir datējumi ar 9. 10. gadsimtu. Lūk, tie ir vēlinie iespraudumi, kurus
zinātnieki nolēma atstāt zemesvietres piezīmi. Bet tikai vēlāk protestantu tradīcija tekstus, receptus tos visus ielika, ja, maldīgi vadoties pēc principa, ka jo vairāk, jo labāk. Bet, lūk, draugi, tas viss šai raidījuma netiek pieminēts, ja, bet viss tiek pasniegts tā, ka teksts ir bojāts. Teksts nav bojāts. Tas ir tas pats dzīvais Dieva vārds, un Dievs ar to runā. Un cilvēki, kuri pie tā strādā dievbībā, mīlestībā uz Dieva vārdu, pielietojot savas spējas, savas kompetences. Jāsaka arī, ka komisijas locekļi arī strādāja brīvprātīgi, ja? Mēs veltījām vairākas stundas, ja? Tiekoties reizi mēnesi, dažreiz 2-3 stundas, ja? Bet vajadz arī vienmēr sagatavoties tam sēdēm. Mēs veltījām, ja, savu laiku, savas zināšanas, runājot par pantiem un meklējot to labāko tulkojumu, ja? Un tāpēc man tiešām nāk rūgtums dzirdot šīs kritikas, kas izterza lūk šos iztrukstošus pantus, vai to, ka varbūt pārtulkots kaut kā varbūt netik dievbīgi, jo lūk, tiek pārmests kāda cita raidījuma, tur klausījos, kāpēc nav pārtulkots veicējderība debes pulku kungs, jā, bet vienkārši pulku kungs. Tāpēc, ka tā ir oriģināla teksta, tas vārds Cebaot ir pulki, jā, un pulku kungs, jā, bet tas ir tāds īpašs apzīmējums Bībele vairākas grāmatas, kura daudz kas ir ietverts, ne tikai debes pulki, jā, kas ir tie debes pulki, eņģeļi, jā, mūsu izpratne, jā, bet citās Bībeles vietās var izprast, ka eņģeļi, varbūt tie debes pulki ir tās ir zvaigznes, jā, ka zvaigznes tā kā atspoguļo tajā senā izpratnē arī tos eņģeļus, kas ir debesīs, jā. Bet pulku kungs dažreiz ir izmantots arī pulku kungs, Izraēļa kara pulku kungs, jā. Un varbūt tas ir apzīmējums vienkārši Dievam, kas ir visu valdītājs, jā, tāds pantokrātori, jā, kas valda par visu, jā, kura varenība ir tik liela, jā, var tā parafrazēt pantokrātori, bet tulkotāji izvēlējušies vienkārši vārda šeit pārtulkot, pulku kungs, un tad tur visu var ietvert, jā, gan debes pulki, jā, gan arī tā kā lateņu tradīcija, jā, zinot to nozīmju bagātību, vienkārši tulkoja saskaņā arī ar ebreju bībeles grieķu tulkumu Septuagintu, tulkoja kā Cebaots, jā, Cebaots, tā ir pārtulkots arī grieķu tekstā 4. gadsimtā pirms Kristus, jā. Lūk, tas viss netiek pieminēts, jā, bet lūk, tā, ziniet, tiek spraustas tādas idejas, ka ir noticis noziegums pret tekstu. Un pēdējais, kam mēs gribētu pievērsties, nespējot komentēt katru argumentu, ir šo lielo un mazo sākumburtu lietojums, jā. Jo šeit arī tiek pateikts kaut kas ne līdz galam atspoguļo patiesību. Proti, tas, ka, piemēram, Dieva dēls ir rakstīts ar mazo burtu, bet rakstīts dēls, jā, Dievs vienmēr ar lielo burtu. Šeit nevar pārspīlēt arī, jā, jo, kā man ir zināms, latviešu valodā mēs nelietojam lielo sākumu burtus kā angliski, jā, kur, piemēram, grāmatas nosaukumā, lai cik būtu vārdu, katrs vārds jāraksta ar lielu sākumu burtu, jā. Vai kā vāciski, ja jebkurš lietvārds jāraksta ar lielo sākumu burtu, lai atšķirtu, piemēram, jā, no citām gramatiskām konstrukcijām. Morfologiski tad atšķirot vārdus, jā, ar lielu sākumu burtu. Mēs lietojam lielu sākumu burtus noteiktus gadījumus, un jā, tradicionāli, ir tā kā svētais gars raksta ar lielo burtu. Man bija izlādējis mikrofons. Mīļie draugiem, tad šīs jaunais revidētais izdevums ir sekojis sensu stricto latviešu valodas noteikumiem un tendenci lietot jo mazāk lielos sākumburtus. Taču, kas atkal neizskan šais raidījumus, kur tikai tiek pārmests arī vērtējot to, ka zaimus
Kā piemēram, Dieva dēls ir rakstīts ar mazo burtu, bet rakstīts tikai vārds dēls, bet apzīmētais. Dieva, jā, tas genitīvs, jā, ir, protams, ar lielo burtu. Un tu nevari pārspēlēt, jo es pamanīju, tur daži katoļi pat rakstot vārdu dievbīgi raksta to ar lielo burtu, jā. Jā, gribam lūgties dievbīgi, un raksta dievbīgi ar lielu burtu, un es tā, tā ir kaut kāda izpratne, ka pat šādā salikumā, jā, salikteni vajag rakstīt ar lielo burtu, jo sakni ir Dievs. Bet tā taču nav, jā, ir dievkalpojums, dievnams, dievkalpojums ar mazo burtu rakstīts, jā. Un nevar insinuēt, ka, ja rakstīts Dieva dēls, kā Jēzus Kristus tiek pazemots, tā ir tiešām nepatiesa liecība pret tuvāko, jā. Lūk, pats evaņģēlijas sākums, Jēzus Kristību apraksts, un šeit vārds dēls ir bez apzīmētāja, proti mans mīļotais dēls, un šeit dēls ir ar lielo sākumu burtu. Vai tagad jūs saprotiet redaktora loģiku, un kad ir lielais sākumu burts, un kad ir mazais sākumu burts? Te ir sava loģika. Piemēram, arī, kad tiek pieminēts, kad ir svētais gars, jā, raksta svētais gars ar mazu burtu. Man arī tas vizuāli nepatīk. Es arī uzskatu, ka vajadzētu rakstīt tomēr ar lielo burtu. Jā. Man pašām personīgi patīk lielos sākumburtus, svētā mise, piemēram. Mēs arī rakstam ar lielo burtu. Kaut gan daži uzskata, ka jāraksta ar mazo burtu, jā, svētā mise. Tad arī dalās viedokļi. Lielos sākumburtus gan aiz cieņas, bet arī gan gramatiski kaut ko ir jāizšķir, jānorādot uz personu, vai kad runa ir par dievišķo personu, jā. Un teikt, kā svētais gars rakstīts ar mazo burtu, tā ir puspatiesība, jā, jo rakstīts, šais pārbaudu, ja kā ir rakstīts. Tā nav mūsu revīzijas komisijas locekļu izdomāta lieta, jā, tas tālāk pēc tam pie jau redakcijas noticis, jā. Bet jā, arī šeit es gribu pateikt, ka tā ir puspatiesība, jo saka, un piemērus tur Kristīga radio rāda tikai to, ka ir svētais gars, un saka ar mazo burtu, gars ar mazo burtu. Tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds gars, jo svētais ir ar lielu burtu, jā, rakstīt, svētais. Tas nozīmē, ka tas ir, jā, tas ir svētais gars, trīsvienības persona. Un kas netiek pateicis, piemēram, ka tad, kad nav šī apzīmētāja svētais, jā, tad gars gan tiek rakstīts ar lielu sākumu burtu, jā, kur mums Marka 4, jā, Marka 1. pants, kur gars aizved Jēzu tuksnesī, jā, Marka 1.12. Un gars viņu tūlīt aizdzena tuksnesī. Gars ar lielu burtu, jā. Un starp citu aizdzena. Man tagad nāk flashbacks. Es atceros, kā mēs strādājam pie šī vārda, jā. Kā mums vajadzētu tā atrast to tulkojumu. Jo, lūk, 65. gada tekstā ir teikts, ka gars Jēzu, lūk, un gars viņu tūdaļ aizveda tuksnesī, jā? Un es tagad atceros, kā mēs Bībeles revizijas komisija strādājam pie šī panta. Jo tur nav aizveda, jā, tur nav tā kā paņēma un veda aiz roceņas. Pagaidiet, atversim tātad šo svēto rakstu fragmentu. Lūk, jā, paskatieties. Marka 1.12, nedaudz palielināšu to pantu, jā. Que Efcius, jā, lasa saskaņa ar Erasmu, kai Efcius, jā, que ethis to pneuma afton egvali is tin erimon, jā, tās akcents. Egvali, balēn tas ir mest, un egvali tas ir izmest, jā. Un kā to var pārtulkot, jā? Un lai jūs saprastu, kā tas notiek, jā, jo nav tādas vārnīcas, ziniet, kur tur atver un tur, kā man, piemēram, šeit ir lasītāja bībele, kur man bija, šeit man tāda, kur vienkāršota zemsītras vārnīca, jā, kur ir vienkārši tā parādīts, un, jā, ka tur tā paskaties, un tu tā izvēlies pāris nozīmes, un tu tā padomā, un tā uzreiz zini, kā jātulko. Paskatieties, kā tas notiek ar eksegetiskām vārnīcām. Nospied, jā, šo vārdu, un atveras eksegetiskā vārnīca, jā. Milzīga,
milzīga varnīca, kur ir visi iespējami tulkojumi. Ja? Šeit pa kreisi ir tikai kur iekšbībeles tulkojums, un šeit pa labi ir tulkojumi, kas ir senē grieķu literatūra, ja? Antīka literatūra, cauri gadsimtiem, kā tas nozīmes mainījies, ja? Kā tas tika izprasts šis vārds pie seniem autoriem. Un lūk, šajā jaunajā tulkojumā mēs nonācam pie tā, ka mums ir jāizmanto šis spēcīgākais vārds, jo tur ir šis vārds, izmeta, un kā tas, bet gars jau neizmeta, Jēzu, un tad, aizdzena tuksnis, tas ar spēku, tā vilkme. Redziet, kāda skaista nozīme, ja 65. gada bija aizveda, tad te ir šīs vārds aizzina tuksnis, tūlīt, jo tas viss ir saistīts, Marka evaņģēlī ir ļoti šis vārds tūlīt, tur visu laiku, tāda nepieciešamība uzreiz, gars aizved Jēzu. Un tāpēc, draugi, nemazvērtējiet, neļaujieties šim insinuācijām, kas tagad izskan, pret šo darbu, kas ir vairāku Bībeles pētnieku kopdarbs, Tas ir tiešām darīts mīlestību uz Dieva vārdu, mīlestībā arī uz latviešu lasītāju, vēloties viņam atklāt Dieva vārdu, nevis kaut ko tur, no tā atņemot vai kaut kā viņu aizēnojot, kaut kādu ideoloģiju vārda, ne. Tā ir nepatiesība, tā ir nepatiesa liecība pret šo tulkojumu, pret šo izdevumu. Lai Svētais gars arī mūs aizdzen pie šī vārda lasīšanas, pie šī tulkojuma lasīšanas, lai mēs atrodam šo tuksnesi, kur varam klausīties vārda balsī. Tas paliek uz mūžiem, tas nes mums mūžīgo dzīvi. Dargie draugi, lasiet to. Sevišķi katoļiem iesaku arī meklēt šo izdevumu Mīkstevs vākos. Tas ir revidētais izdevums ar deuterokanoniskām grāmatām, kas ir ļoti skaisti ievietotas, jo mēs katoļi to prasījām, arī pareizticīgie prasīja, lai deuterokanoniskās grāmatas ir aizveicās derības, pirms jaunās derības, un arī tas tika ievērots un pamanīts. Mums katoļiem nav sava visas Bībeles tulkojuma, bet mums ir šis tulkojums, kas ir ekumenisks, kurš strādāja vairāki arī katoļu teologi, ne tikai es, tur vairāki bija no katoļu baznīcas. Arī kardināls vairāk kārt ir piedalījies kādreiz Bībeles biedrības komisijas sēdēs. Tāpēc, draugi, nemazvērtēsim šo tulkojumu, neļausimies arī tam, ko es nosaucu par apmelnošanu, bet tas laikam tā ir, un draugi, pieņemsim to kā dāvana mums, un es uzskatu, ka šim tulkojumam ir sava goda vieta tagad arī starp latviešu Bībeles tulkojumiem. Un tāpēc ņemsim to, lasīsim to, ņemsim to pie sirds, ļausimies, lai Dieva gars runā uz mums caur to. Un lai ir slavēts Jēzus Kristus. Ja vēl neesat to izdarījuši, subscribēt šo kanālu, nospiediet zvaniņu. Un, ja Dievs dos, mēs kopā lasīsim Dieva vārdu šeit, šī kanāla video. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos. Āmen.